Es esmu ļoti priecīgs. Kur aizmugurē stāv fonā mana automāja. Tikko kā nomazgāju jaunajā virs šitajā mazgātavā, kur man īstenībā nepatīk, tāpēc tur ir jāiet veikalā, jāpērk žetoni. Un tad ar žetoniem tur ir jānorēķinās. Bet, vismaz tur ir vieta, kur automāja nomazgāt. Stāv augstietietē. Visā visumā, runājot par autoservisu, jā, viņiem neizdevās panākt to, ko viņi paši sev bija iecerējuši. Jā? Jo, respektīvi, man automāja šķīlās no pusapgrieziena klāt. Viss brauca, viss labi, reku dēls jau pīpina. Vai ne? Viss šķīlās, viss brauca, bet viņi gribēja dabūt vēl lielākus uzlabojumus, lai būtu vēl labāk. Diemžēl tas viņiem neizdevās. Visam tam tie uzlabojumi viņi bija ārkārtīgi dārgi, bet jāņem cepura nost, jā. Kā es esmu vienmēr teicis, kad nekļūdās tie, kas neko nedara. Bet viņi centās, viņi darīja, viņi kļūdījās. Par laimi tur ir forši cilvēki, kuri par savām kļūdām nelika man maksāt. Jā? Respektīvi, es samaksāju par to, kas reāli tika izdarīts. Tur ar hadeni tur tika savests kārtībā, tur zobsiks nomainīti. Ja? To es visu samaksāju, tur vispār jautājumu nav. Tas, ko neizdevās, viss kaut kādi tur priekš manis nevajadzīgi remonti, ja? Kuri man nebija nepieciešami, bet viņi viņus uztaisīja, lai būtu kaut kāda veida uzlabojumi, man par viņiem jāmaksā nebija. Tāpēc man grūti pateikt, kā veicās tiem citiem cilvēkiem, kuri ir pateikuši, ka ar konkrētos autoservisu viņiem ir bijušas problēmas. Ja? Man ar viņiem problēmas nav kopš pirmās dienas, kā es pie viņiem apkalpojos. Jā, es tev pats iekšā galvā kaut ko tur sakruķīju, tāpēc, ka baidos vienmēr, ka tur būs kaut kāds uzmetiens vai kaut kas tam līdzīgs. Baigais vējš pūš ieiešu automājā iekšā. Savādāk man tāds nelams aizdoms, ka no tā, ko es stāstu, tur pusi nevar dzirdēt. Jā. Lūk, bet tad dēls muziķi jau saslēdzas iekšā. Jā, respektīvi ir tā, ka es samaksāju reāli tikai par to, jā, kas bija nepieciešams tik tiešām izdarīt automājai. Visu pārējo, kas nedeva nekādu rezultātu, viņi noņēma no maksājuma zīmes, un es uzskatu, ka tas ir viens no godīgākajiem veidiem, kā pateikt, kad mēs centāmies, mums neizdevās. Super. Ko tu tur atradi? Svecītis. Jā. Tas ir parādi. Parādi, jā, tas no Aglonas svecītis, jā. Lūk, tā kā, ja man kāds prasīs par to servisu, kā viņš tur saucās pareizi, ITS autocentrs, Intrans servis, jā, tad, manuprāt, servis ir ok. Man nav bijuši ar viņām problēmas, jā, un tās pašas man nav tagad. Man nav. Es nezinu, varbūt kādam ir. Tur čalis rakstīja, ka viņām tur bija problēmas ar kaut kādu tur siksnu un kaut ko tam līdzīgi. Diemžēl šodien vadības nebija. Es pie viņiem aizbraukšu nākošu nedēļu, noskaidrošu, kas notikās ar viņu. Jā. Visā pārējā